Vai tu zini, kas ir šis? Skaties video, es jums izstāstīšu. Kas ir šie pa caurumiem zālienā? Vai tas ir kaut kāds defekts vai efekts, jā? Tie, kas zina, raksta komentārus, bet Dželija, Es nezinu, pastāsti. tas vaininieks ir viņa. Tas ir pa stāsts, ja gribam dzīvnieku savā īpašumā. Tad, ja tā ir meitene, tad, diemžēl, ar šādu problēmu jārēķinās. Man jau kādreiz likās, ka klienti jau neprot tur, ja man būtu dārs, tad man būtu tāds zāliens, tā kā nevienam, bet izrādās tā nemaz nav. Jo ir kaut kādas lietas, ko es sastopjos, arī mēs paiesim tālāk, ir kaut kādi pleķi, kur es mēģinu risināt, bet šie konkrētie pleķi ir no tā, kad sunīts ir pačurājis, jā. Sākotnēji mēs neko neredzam, pēc kaut kāda neilga laika veidojās šāds te izdedzis caurums. Pēc vēl kaut kāda laika, protams, kādā brīdī, cik lielā koncentrācijā tas caurums paliek tumši zaļš, bet es mēģināju piesēt. Zāliens jau dīkst mēnesi uz otru ideālams apstākļiem, un tomēr tie pleķi pamanām, jā. Ir izcinājums. Ļoti ievērot suņa dienas grafiku, ja, un laist ārā un iet ārā čurināt. Lūk, ir izcinājums. Izskatās pēc kaut kāda mākslas darba. Speciāli nav apstrādāts, lai tā vieglā rūsiņa, ja. Protams, plaģiāts, pakaļdarinājums kaut kam, bet Latviju zēni, tie, kas ar metālu strādā, pēc īpaši pasūtījumu. Šis izpalīdzīgs, kā teikt, drauga ieteikums ir izveidot šādas te saucamos zālienu nomaiņas šķēres vai geljutīnas. Tad mēs pirmo ieliekam tādā vietā, ko mēs gribam mainīt, un atrodam smuku zālienu. Ja, tas ir vēlams tajā pašā dārzā, jo ņemot no cita dārza, vai viss atšķirās tā krāsa un nedaudz arī tā zāles struktūra. Re, kur es demonstrēju, ja? Tātad faktiski tā, kad mēs pieņemsim, ja šis ir tas pleķis, mēs droši vien arī varam pēc tam nodemonstrēt zālē, tad mēs paņemam šito paceļam uz augšu, pieņemsim, šis ir tas pleķis, ko mēs gribam mainīt. Mēs paņemam gumijas āmuru, iecērtam faktiski tādu kā velēnas gabalu, beigto. Tieši tāpat mēs izdarām perfektā vietā un vienkārši aizējam, apmainam un noliekam. Un tie, kas mīl suņus un vēlās perfektu zālienu, tad tas vienīgais risinājums ir šis. Es esmu mēģinājis piesēt, liekas, gan jau sadīgs, bet tad es saprotu, kāpēc nedīgst, jo tā sāļu koncentrācija tik liela, kamēr viņi izkalojās, tas ir gads, divi. Ja? Tad jāmaina ir arī augsne, tad ir caurums. Protams, pieliecoties perspektīvā, mēs to neredzam, bet tā ir problēma. Ja?